Hei! Nu ko, laižam uz stendi, uz stendes kausu motokrosā. Tātad, tāda vienkāršāka gonciņa, kurā varbūt visi superšpīleri, proraideri nebrauc, bet manā klasē, es tagad braukšu šogad 55+, es domāju, ka brauks visi proraideri, kā Arvis Sanders, Jurijs Kaugers, Jānis Mironovs, manā klasē visi, tad Gundars Petersons, manējs pagājušā gada konkurence Raivis Zolmanis. Beigās sanāk, ka man ir jācīnās par pirmo sešnieku, 1. līdz 6. vietu man būs cīniņš, saproti. Es domāju, ka viņi visi atbrauks, pusi no viņiem vismaz atbrauks. Un Martai vispārībā viņai jābrauc 15+ klasē, un tur jau reāli tādi lēni uz šito gonku, es domāju, vispār vienkārši nebrauks, tāpēc, ka tas tāds kausiņš, ko tad viņi tur brauktu. Lēnie nebrauks, jā. Martas klasē būs tikai ātrie, Marta cīnīsies pa pēdējām 3 vietām. Un Marta saka, es negribu braukt, bet pagaidi, ko mēs atkal brauksim uz tiem elkšņiem, mēs visu laiku dzīvojam pa tiem elkšņiem. Tā kā aizbrauksim uz stendi, ceļā 2 stundas, protams, diezkas nav, bet nekas. Aizbrauksim, paskatīsimies, kā mums ies sacīkstēs, jā? Tas viss tad laižam uz stendi. Sveiki! Kas būs? Ko lūdzu? Kas būs? Kas jādara? Sasveicināties un braukt iekšā. Halleluja! Mums nedos nekāds aprotis, neko? Aprotis nav, tā ir biļetīts. Skaidrs. Labi. Halleluja! Divi apli, pilnīgi 2 aplis TV, tagad ātrāk vārta laika uzrādīja. Lielu atbalstu trases malā, kur viņš aizliedot tālāk līdera. Viņš ir veicis tikai 1 apli. Pirmā numura un Tur vajag kaut kādu troju, 170. Pirmā vietā Arlija Viking. Kas ir? Jābrauc kvalifikācija, davai, aiziet. Aizbērziņš, 2. vietā. 1. vieta? Jā. Pirmās vietas ieguvējs, skaties! Kopā ar iesācēju, varbūt iesācēju klase, fināla braucienā. KTM Power, 350 Power! Jānotīr atkal numurs, jā? Žāvis, Armand, Grapem, 404.
Waterstappen klopt. Finish jaar in Kees Saulaan. Tātad, Marta, es Martai saku, kā tu domā, kurā vietā tu esi? Viņa saka, nu kaut kur no beigām. Es saku, kā tu domā, cik tu sekundes man zaudēja kvalī? Viņa saka, nu kādas 4. Īstenībā Marta man zaudēja tikai 3 sekundes, bet skaita mūsu klasē, otrā vieta, kas ir aiz manis, viņa man zaudēja 2 sekundes. Tātad Marta mūsu klasē būtu kaut kur 3., 4. vai kaut kas tāds, bet viņa nav nemaz no beigām. Viņa ir 6. vietā. Oh my god! Congratulations! Да? Специально. Тебя пропустил вперед, да, специально? Viņš tagad man saka, сейчас посмотрим. Да. Сейчас посмотрим и увидим, а ты его бац и обогнал. Visā pasaulē Tagad pēdējos 3 apļos samazināja ātrumu. Nebija domājis, ka tik vienkārši viss būs. Pēdējos 2 apļus ar nomestu gāzi brauc. Tās bija pārāk vienkārši. Jāgaida nākošajā braucienā, ko Dīdzis rādīs. Viņš man solīja, ka rādīs.
Čempionu sveicienu! Es jau man vēl otrais brauciens. Nevajadzētu nokrist, vai ne? Nu tad, jā, šitanī braucienā pirmā vieta. Un es nezinu, baigu atriju. Nebija pat ar ko cīnīties. 350! Pirmā gonka man mūžā ar 350. Šī gadsimtā. Nu skaisti, Marta pa kādu 3. 4. beigās aizbrauca, ja? Būs labi, labs starts. Paskaties, kā Ieva priecīga, ka Marta pa 4. brauc, jā? Es kaut ko citu priecājos. Pa ko tad? Ne pa to, ka Marta pa 4. Pa fotogrāfu priecājos. Vai es domāju pa savu bērnu? Arī, jā. Kur viņa ir tā 4. braucēja, aizies nofilmēt. Baigi laiž, Marta, reāli pa 4. Reāli pa 4. laiž, Un reku Marta, reku. Paskaties, kādā atrivā! Jāpaskatās laiku. Neskaties nekādus laikus. Marta reāli atrivā brauc no visiem, pastiet.
Nu, Marta reāli visu laiku brauc pa 4. Viņa zemāk pa 5. nemaz vairs nevar būt, viņai tad jānokrīt. Re, kā laiž? Gan jau, ka noturēs to 4. vietu, es ceru. Skatāmies. Mārta pērn tikko nobrauca malā, iebrauca Atrabotkā. Ai, pa 5. Nogulēja vietu. Ai, Mārta. Ai, daudz. Vizinās. Nu viss jau vizinās. Pa 5. Varēja pa 4. vai ne? Sākumā ievaroties pēdējā. Mārta, beigās pasties, nabaga mazais bērniņš iebrauca Atrabotkā beigās. Sākums bija tik skaists, stabili, turēja skaisti laidi, viss. Jā, uz rokas. Rokas? Vajadzēja laist foršāk. Nevajadzēja sasprindzināt. Tātad, Marta saka, ja brauktu lēnāk, tad būtu 5. Nu, laikam. Vai tad es 15. Kāda tu būtu? Viņš vienkāršīgi mani apdzīja. Nu, bet tu skaisti laidi, Marta skaisti laida, vai ne? Un pēc tam Atrabotkā, ja tu nebūtu tenī Atrabotkā iebraukus, noluņojis, viņš tev nebūtu ticis garām. Es zinu. Nu, tad skatīsimies, kā manies 2. brauciens. Первый заезд первым. КТМ 350. Это не КТМ, говорю, это газ.
Lietuva. Otro vietu punktu ziņā veido Ivars Ilģēns, kluba un vietā Normons Šķepels, Modelis ASV. Modelis vietā 55 punktu. 11. vietā, 708. numuru. Uzvar Juris Popovs, privāti startējošais sportists, un kur tad ir otrā vietā ir motokluba Rodeo direktors Isīna. Man jābrauc uz citu klasi. Es tepat neesmu aizvilcis. Rodeo motokluba. Čāļi! Ko tas nozīmē? Trešajā vietā ir 20. Ko es gribu teikt? Tā kā šitie paši čaļi brauc Elkšņos, viņi brauc daudz ātrāk. Piemēram, Didzim es nevaru tikt līdzi. Didzis Elkšņos brauc ātrāk. Un visiem citiem man arī, jādod ručkā. Ar Mārtu, ar visiem. Tagad es nezinu, kas notika. Es pēdējos 4 apļus vienkārši ripinājos ar nomestu gāzi. Gaidīju kādu redzi, kāds ir pat noguris, saproti? Tu saproti ideju? Reka nofilmē čolmu ar to, ka tavē. Ej, uzkāsē riktīgi. 210. numuru. Īsumā, manā gadījumā secinājums tāds, ka 350-nieks brauc daudz ātrāk nekā 250-nieks. Es tā kaut kā pat tādu nebiju iedomājis. Man likās, ka tas 250-nieks arī diezgan ātri brauc. Bet tagad es saku, es reāli pēdējos 4 apļus es vienkārši vizinājos. Skatījos atpakaļ un vizinājos. Un tur neviena nebija. Tā kā tas 350-nieks, kad izbrauc no līkuma, kā to atšplintēja viņam, tāds grieziens. Un visi tie čaļi ar 450-niekiem, viņiem tie smagās govs un te tādi maz līkumiņi, tādi mopēdi trasīt, un nevar viņi izgrozelēties ar tiem saviem smagajiem 450-niekiem. Varbūt tur tā jauda vairāk, bet viņi jau nav vajadzīga. Bet 250-niekam, priekš manis jauda ir pa maz. Nākošreiz jābrauc ar divtakteri, lai vismaz kaut kas savādāks būtu, vai ne? Tad papromēs, kā iet ar Tustruki Power! Vot, gaidam martas braucienu. Nesanāca pa maz?
Markus Motokross ir ar ātrāku. Divi ar pus sekundes, un trešajā vietā. Otrā numuru. Markus Karuns, ar ko ir apsveicām 50 punkti, braucienā kopā 50 vairāk no vispējām. Jūkčāns no pats sešnieko, jā? Mēs jau kotlešu līgā. Janka parasti atcen, bet tagad redz kā. Šoreiz nē. Nu, Mārta, Janka teica, ka viņš tev vairs nevar apdzīt. Kas ir Jānis? Nu, Jānis Mūrāns. Es nezinu tādu. Agrāk atceries ar sešiniekiem brauc? Kur vienmēr viņš tev, kas tur ir? Nogāzies mocis? Tas ir jānofilmē, ja?
Varbūt jāaiziet izglābt. Bet labi, atgriežamies pie Martas. Marta Parks. Kas tev ir? Tu kāda izties? Nu, iesvīdusi bišķi redz, kur, jā? Iesvīdusi. Noguri, kas ar rokām? Pastāst visu. Subscriberiem pastāst. Tev omīte, reku skatīsies šo video. Vai viss vienalga? Nu, man rokas nogurušas. Armpams. Armpams! Oj. Kaut kas jāmaina braukšanas stilā, jālaiž vieglāk. Nu, subscriberiem parādīs kaut kādu zīmi? Nē? Nav neviens pīsnieks, knapi tā. Reku ievastante arī visu kaut ko filmējas, tikai beigas nofilmēju. Jā. Vai ne? Jā. Tu biji satraukusies par Martas rezultātiem? Nevis par rezultātiem, bet par veselību. Domāju, ka viņi nokritīs? Nu, nē. Marta taču ir pro, paskaties, pro rider, motocross fārer, bizdu. Taču vai bija tā, ka varēja nokrist? Nu, redzi, neuztraucies, Ieva. Janku apdzina, ir viss kārtībā. Es arī par tevi uztraucu. Jā, nofilmē mani. Ko tu darīji, kad tu par mani uztraucies? Tu biji Jā, tieši. Nu, viss gaidām apbalvošanu. Martai nebūs apbalvošana, bet man būs. Zils fonds 38. Zils nav 38. Zilais aplītis. Nav, kā nav uzreiz nebija. 38. Griez tik uz priekšu. Nē, nav ko skriet. Kas? Garā dienā. Dzeltenais 60. Keits Kalvāns, 15 plus klases braucējs. Ну что случилось? Упал? Ну, как, так получилось. И что? Янис ударил меня. И что, испортился мотоцикл или чего? Ну, заклинило мне мой руль к нему, зад там и все. И не мог. Пока мы... Нету тогда первого места сейчас, да? Да. Нету, да? Нет. Хорошо, есть как есть. Это же гонка. Motorracing team, 3. vietā. Kur uz otrā godā piedestālu aicinājis kārtīgo ventiņu puiku, kurš ir 14 reizes izcīnījis Latvijas čempionātu titulu kā kluba vadītājs direktors Latvijas čempionātā. Šodien viņam 2. vietā Arvis Sanders, motoklubs Rodeo. Un uzvarētājs, nu neapturam, šodien bija privāti startējošais, jā, Juri, uzfilmē. Kas tev filmēs, kad tu kāps uz godu piedestālu pagāpienu? Ievā! Jā. Viņu? Tu jau Filmēji. dusmīgs uz viņu, tu kaut ko citu nav filmēs. Labi, tas jau joks, protams, jā. Juri, paspiež roku Arvim. Apsveic. Un lieliskais trīnieks 55 plus klasē Juris Popovs, Arvis Sanders un Tīdzis Romanovs. Lieliskais trīnieks ar ļoti ierastām kustībām. Arvis jau atpogījis vaļā ir vēderāja no pudelīte. Juri, uzmanies, tūlīt tu tā būs kopējts, tu ir uzvarētājs. Tev bišķiņ slapjumiņu vajag. Tos putekļus noskaņot. Jau, tu redzēji, Arvi, viņš neatvēra. Viņš skriāgi, nu. Daudz skop cilvēku. Nu jā, tā jau ir, jā. Mēs to piepiksēsim nākamajā gonkā. Vai Juris attaisīs vaļā vai neattaisīs, jā. Elkšņos trenējies Latvijā. Tā kā, kas grib ātri braukt, brauciet uz Elkšņiem trenējieties. Braucienā, bet uz godā piedestālu var uzskāt. Jā, pagājušajā gadā viņš uzvarēja, sāk šo sezonu ar 2. vietu, kur 1. vietā uz godā piedestāla dodas Ivars Miķelsons, Saldus motoklubs 1. vietā. Ko 60 plus klasē lieliskais trīnieks Ivars Miķelsons, Egīdijus Macijonos un Normons Šepasts. Aplausi. Lūdzu, Gundārs Cibuļskis.
Indars Brikmanis un Artūrs Prudzāns. 50 plus klasē Intars Janbergs, Kaspars Lazdāns un Armands Krabē. Ar lielu prieku Martu Parcāni, kura startēja privāti. Oi, kā Marta šodien nodemonstrēja, kā vajag ar džekiem cīnīties. Pirmajā braucienā 5. vietā. Un kopā viņai 2 braucienu summa 8. vietā. Balva no organizatoriem, jā, Bučem, Guntene. Un tā kā aplaudējām Markus Karuns, Keits Kalvāns, Kristofs Puro, protams, Marta Parcāne, kuru mēs atbalstījām visus 2 braucienos, bijā trasējā 102. numuru. Nu, varena balva. Kas tev tur ir? Alkohola? Jā. Rausim iekšā. Mārtiņš vēl pilna ekipējuma. Guntis Valters, Jānis Morāns un Mārtiņš un Estēn. 10 punktiem maksimālais, un to šodien izcīnīja Valters Spridzāns no MX Factory Latvijā. Tie 50 punkti jau 1. vietā, godā pēdējais augstākais pakāpiens, un šeit šajā iesācēju vērtējumā mums startēja arī mūsu burvīgās meitenes. Čeki, pakāpiet, visas meitenes nav atnākušas. Nu, gani džentlmeņi! Vau, no 200 jānokaunina. Un nokāpuši meitenēm bučus labāk iedevuši, nevis mukuši projām. Un tagad gan varam aplaudēt Valters Spridzāns, Vladislavs Hakimjānaus, Niks Kalvāns, Estere Jāņkalnā, Vanesa Kārkmiņā un Diāna Strasdīņā. Nu, Jūri. Varbūt arī izvilks, jā. Šodien pa pirmo laiku. Open! Vai tiešām vēl tikai Open klasē palikusi? Rudolf, Saudas Motoklubs ir KTM un GAS pārstāvniecība Latvijā, Motomānijā. Pirmajam trīniekam balvas, kur 2. vietu izcīnīja Artūrs Vinters, Jāņa Vintera Mototīm. Viņš 14-gadīgais jauneklis, 125 divtakterī, nu bija šodien ļoti meistarīgs un ātrs. Jā. Ziemā bija smaga trauma, Speedzones arēnā viņš krita, ilgs rehabilitācijas periods, bet tagad Artūrs smaidā. Visi kārtībā, 2. vieta uz godā piedestālā, balva arī no Motomānijas. Bija Kāļa Kalēja izpildījumā, un viņam pienākās pārsteiguma balva no MX stenda. No kā? No MK stenda. Riepa ātrākajiem braucējiem. Kā arī nodevies Riepiņam? Jā.